Mani sauc Valērija. Esmu angļu valodas skolotāja Rīgas Pļavnieku pamatskolā. Nedaudz pastāstīšu par pēc tā, ka bija zaļais, kāpēc tagad ir melnais. Modes industrijā, un patiesībā jau arī ne tikai modes industrijā, profesionāļi un tie, kas ir dizaineri, viņi ir pārliecināti par to, ka melnā krāsa nav jāpopularizē, jo tā patiesībā pārdod pati sevi. Es domāju, ka ļoti daudziem no jums ir ļoti daudz melnās kleitas, žaketes un tā tālāk, un tāpēc, lai dotu iespēju citām krāsām, uz žurnāla vākiem ļoti bieži parādās tādi virsraksti kā, piemēram, red is the new black or yellow is the new black. Mans stāsts ir par to, un savu divu gadu pieredzi skolā es gribētu salīdzināt ar to, kā es meklēju, kas priekš manis ir šis te new black. Šeit ir tikai neliela daļa, jo pirms es sāku domāt par to, kas tad ir mans tas jaunais new black, es ielūkojos, ko tad pasauli par to domā. Un šeit ir tikai neliela daļa no vārdiem, kurus pasaulē cilvēki uzskata, ka tas ir the new black. Bet man jāsaka, ka šajā bildē es to savu new black neatradu. Taču ir 3 vārdi šeit, caur kuriem es gribētu pastāstīt jums par savu pieredzi skolā. Un arī šis tad būs mans ceļš līdz tam, kas tad ir tas mans new black. Pirmais vārds, kas man asociējās ar manu pieredzi skolā, ir success, un šajā sakarā es gribētu izstāstīt par 2 6. klasēm. Šo darbu ar savām 2 6. klasēm es sāku šajā gadā tikai, un aizejot skolā augusta beigās, man bija lielāka skaidrība par to, ko tad es gribu redzēt. 2. gadā, man vismaz tas tā bija. Un es uzstādīju šiem skolēniem 2 pieejas mērķus. Pirmais pieejas mērķis bija skolēni prot patstāvīgi reflektēt par stundā padarīto un spēja apiekt vai apzināties, vai ir sasnieguši stundas mērķi. Ko es darīju, lai sasniegtu šo te pieejas mērķi? Es mērķiecīgi strādāju uz stundas struktūru, kas palīdzētu skolēniem saprast, vai viņi ir sasnieguši un cik labi viņiem ir gājis. Un to es darīju ļoti vienkārši ar rīkšķu metodi. Un tas, ko es izdomāju, ka tiem, kam stundā ir gājis šādi vai šādi, tiem mazliet vairāk būs jāpastrādā mājās. Un otrs pieejas mērķis bija par to, ka skolēniem būtu jāprot strādāt pārī grupā ar jebkuru klases biedru, un ka viņiem būtu cieņpilni jāizturās vienam pret otru. Lai to sasniegtu, es pirmām kārtām pārsēdināju skolēnus katru nedēļu, viņiem bija jāsēž ar citu skolēnu katru nedēļu, un es ieviesu tādu burku, the jar, kur skolēniem par pārkāpumiem un par necieņas izrādīšanu pret citiem bija jāvelk ārā papildus uzdevums, kas viņiem bija jāpilda vai nu uzreiz, vai nu mājās. Kā jums šķiet? Patiesībā es pat nejautāšu jums, es vienkārši pateikšu tā. 6. klasē skolēni ir diezgan emocionāli, un viņiem jau bez tām manām visām foršajām idejām, kas ir tā kā ļoti mērķiecīgi plānotas un veidotas, lai viņiem būtu labāk, viņiem bez tā jau ir visa kā daudz. Līdz ar to ļoti bieži saskāros ar to, ka skolēni raudāja. Viņi raudāja tāpēc, ka viņi nevarēja saprast, kā tas viss viņiem tagad palīdzēs un kāpēc viņiem vispār tas ir jādara. Ļoti daudz skolēni dusmojās, un tad, kad viņi dusmojās, tad pa gaisu gāja pilnīgi viss, kas bija par rokai. Un kas man bija emocionāli visgrūtākais, tas, ka ļoti daudz skolēni pēc stundas varēja aiziet ar šādu sejas izteiksmi, apvainojušies uz mani, tāpēc, ka es esmu viņu visu problēmu cēlonis, es viena. Bet es nepadevos, es turpināju strādāt, jo man bija pārliecība, ka varbūt kaut kādā brīdī, ka viņi tomēr sapratīs tam visam jēgu. Un pienāca mācību gada beigas, un Edūrio aptaujās bija ļoti daudz komentāru, kas patiešām sildīja manu sirdi. Es atļauju jums izlasīt.
Jāsaka, šī ir tikai neliela daļa no komentāriem, visus nevarētu šeit ielikt. Un patiešām arī citi skolotāji man teica, ka pie viņiem šie skolēni nāk un saka, ka mums tur ir džāra, mums ir tā burka, un tad bieži vien viņi reflektēja stundās arī pie citiem skolotājiem, izmantojot īkšķus. Un turpināšu es ar otru vārdu, kas man ļoti no tā visa vārdu klāsta patika. Vārds ethical, un šī vārda sakarā es gribētu izstāstīt par skolas vērtībām un kā tas viss sākās. Un pirmajā skolotāja sapulcē, kad es tikko ieradusies skolā pirms gandrīz 2 gadiem, man pajautāja, kādas ir jauno skolotāju domas un ieteikumi skolas attīstības plānam. Man jāsaka, ne es zināju, ko es tur daru, ne es zinu, kas ir skolas attīstības plāns, ne arī vispār, kāpēc man kaut ko jautā. Bet es neapjuku, misijā ir vērtības, arī šai skolai varētu būt vērtības. Pagāja gads, tās vērtības uzradās. Pienāca laiks manai pārmaiņu iniciatīvai, un šo vērtību sakarā es izveidoju vērtību darba grupu, kur mēs ar skolotājiem tikāmies, ar kolēģiem, kas arī bija par vērtībām. Mēs pārunājām, kā mēs kā skola, kā skolotāji un kā skolēni praktizējam mūsu vērtības. Šo visu, ko mēs runājām, mēs apkopojām un sūtījām kā e-pastu gan visiem skolotājiem, administrācijai, gan arī 5. un 9. klašu skolēniem. Un kas notika pusotru mēnesi apmēram pirms mācību gada beigām sarunā ar kuratoru, man pajautāja Ieva, kura varētu būt tā viena vērtība, pie kuras tu tagad varētu piestrādāt līdz gada beigām tā intensīvāk, un ko tu varētu darīt. Un tad man ienāca prātā, ka IM 8 vasaras skolā mums tik ļoti labi izdevās saliedēt viņu audzināmās klases, un es izmantoju 3 stundu plānus, kurus es gatavoju IM 8 vasaras skolai, un es nodevu šos stundu plānus klašu audzinātājiem. Klašu audzinātāji daži bija priecīgi, daži ne tik ļoti, bet te būs dažas atziņas no skolēniem. Tad, kad skolēni šīs 3 stundas piedzīvoja, tad šeit būs dažas atziņas. Man patīk vislabāk tā dzeltenāka klase ir viens kolektīvs. Man liekas, ka Kristapa skolniece arī to ļoti labi pateica, ka paiet kaut kāds laiks, un tas skolēniem bieži vien ir jāparāda, ka tomēr viņi ir viens kolektīvs. Un daudzi skolēni atzina, ka uzlabojās un šīs stundas palīdzēja viņiem komunikācijas prasmēs un arī, protams, sadarbība. Un cieņa un sadarbība ir divas, protams, es nevaru paņemt vienu, 2 no vērtībām. Un turpinot tālāk, transparency, šis man mazliet atgādināja to sevi, kāda es biju no paša sākuma. Es vienmēr proaktīvi darbojos, proaktīvi gāju pie citiem skolotājiem vērot stundas un aicināju skolotājs nākt pie manis, tātad atvērtās stundas. Es dalījos ar metodēm ne tikai ar citiem skolotājiem, bet arī ar savu mentoru. Un mana mentora arī patiesībā ir pieminēšanas vērta. Ja 1. gadā viņa nāca, pareizāk sakot, es gāju pie viņas un prasīju, kas man tālāk jādara un kā, tad 2. gadā viņa nāca pie manis. Un viņas dzīve bez manis kļuva gan teju neiespējama. Tas viss rezultējās tajā, ka tika izveidota radošā pēcpusdiena, kur es un daži mani kolēģi dalījāmies ar metodēm, un tas, kas tāds pilnīgi jauns un cerams, ka izdosies, ir tas, ka es mēģināšu ieviest skolā skolotāju metožu portfolio, kur skolotāji vāc savas metodus, komentē, reflektē, un tad MK skolotāju sapulcēs dalās ar savu pieredzi. Un pirms es jums parādīšu, kas tad ir mans New Black, es gribu, lai jūs izlasat vienu citātu. Citāts, tas ir Russella Branda citāts no grāmatas Revolūcija. Es pieļauju, ka viņš nerakstīja tieši skolas kontekstā, bet man tas ļoti palika atmiņā par to, ka mums ir jāmeklē vairāk tas, kas mums ir kopīgs, nekā atšķirīgs. Tāpēc es gribēju iekļaut to šeit. Un mans jaunais, for me, the New Black, ir tas ir mantojums, kas paliek vai nu pēc manis, vai nu pēc mums, mūsu skolēniem, mūsu kolēģiem un mūsu skolai. Paldies!